Labvakar! Šovakar Olimpiskajā sporta centrā Rīgā notika Yellow Army Cup, sezonas otrā posma izloze basketbolā. Šajā līgā 30 komandas sacenšas divās grupās, trio, bet ekstra līga 6 labākās komandas. Otrajā grupā atkal ir 24 komandas, kuras ir sadalītas 4 grupās pa 6 komandām katrā. Un 2 labākās komandas no katras grupas iekļūst play-off. Šeit mēs redzam pagājušās sezonas čempionu. Lūdzu, iepazīstināt sevi. Pumpurs, mani sauc. Kāda komanda? BK Frīka komanda pārstāv. Tātad Frīka pagājušajā gadā uzvarēja. Kā vērtē šodienas izlozes rezultātus? Šodienas izlozes rezultātus vērtēju mūsu grupā personīgi, ka varētu būt mēs favorīti un V-team. Pirmās tās 2 komandas, kas varētu tikt tajos play-offos. Kādas citās grupās ir spēcīgas komandas, kas var cīnīties par play-off? Citās es tā neievēroju. Es varu pateikt par ekstra līgu trio, bet tur favorīti būs BK Dolāri ar komandas līderu Uģi Promaunu. Cik jūs komandā ir spēlētāji, cik bieži trenējaties un cik spēles paredzētas kādā laikā? Mūsu komandā ir 13 spēlētāji. Treniņi noteikti, reizēm noteikti. Vienreiz nedēļā, reizēm nē. Kad atnāk komandas, kad nāk kā kur reizi. Treneris arī ir? Nē, treneri mums nav. Varbūt vajag? Mēs esam par to domājuši, bet pagaidām nevajag. Ja nemaldos, sezonas pirmās puses vietīgākā spēlētāja balvu saņēma Jāzeris Baško. Tas ir otras grupas. Mēs tā grupā nespēlējam, tāpēc nevar vērtēt, kāds viņš ir, tas spēlētājs. Ko pats ceri šogad sasniegt? Ceram tikt play-offos un tie jāskatās tālāk, kas būs. Paldies!